Tauta Latvijā, tātad jauns video šodien, taču vakar man atsūtīja linku uz Facebooku, laikam uz lūkšanu tīklu. Rižešķonoks runājās ar Agri Ozoliņkeviču. Un tajā linkā, nezinu, man tur čomi sūtīja fragmentu, laikam tieši to konkrēto, es nezinu, es uzspiedu. Un Agris prasa, kur tad ir visi šitie, kā viņš teica, tie kaut kādi skaļie bļāvēji. Es sapratu, ka tie, kas bija pie viņa, un nevis daudz skaitlī, bet es sapratu, ka tas ir viens skaitlī par mani runāts. Vai ne? Jo vai tā vēl kāds gāja pie pentekostiem bļaustīties? Tauta Latvijā, ko gribēju pateikt? Viņš uzdeva jautājumu, kur tad viņi ir? Un tēma laikam bija kaut kāda tur, nezinu, paklausība Dievam vai vēl kaut kas. Tad Tauta Latvijā es paklausīju Dievam, jo pilna Bībele ir ar rakstvietām, kuras liek iet runāt uz neticīgiem, lai viņus glābtu, uz ticīgiem, tie, kas domā, ka ir ticīgi, bet ir nomaldījušies no rakstiem, un Pentekosti bija vieni no tiem. Numur 1, viņa aizgāja ar sātanistu Zbigņevu Stankēviču, ar katoļiem sātanistiem, dieva ienaidniekiem, pagājušā gada 14. septembrī Rīgā Jēzus apkaunojošajā maršā. Tad viņi runā šitajās hīrā, rahā, rabā, tirā, pašu izdomātajās mēlēs, Tauta Latvijā. Saprotiet? Garš stāsts, es to negribu atkārtoties, visi mani video ir pilni, un sieviete mācītāja. Agri aizēj guntoja škvarģika un izmet ārā. Tu to vari? Krieviem tāds teiciens slabo, viņš te štantēja vārnai acīs neknāps. Tā taki tante, mammas māsa, saproti, bračku. Tāpēc Tauta Latvijā. Un pie visiem, kuriem es gāju pagājušā gada septembrī un pēc septembra jūs redzējāt, tie visi bija nepareizie, visas prieka vēstis un varianci un pie visiem, pie kuriem es gāju un sludināju, bet jums ir jāsaprot, kad ir Dievs un ir Sātans, Un, kā mums ir teikts, visi, kas grib dzīvot svētu dzīvi vai ko tiks vajāti, to visu par pārfrāzējot arī paskatīties. Tātad uz manīm, un uz daudziem pasaules kaut kādiem street preacheriem, jūs ko domājat, tā to aiziesi un visu un galdiņu klājies un tu runā un tu dari, pretestība būs gan no pseudoticīgajiem, pretestība būs no valdības un varas, no pašvaldībām, no policijas, no visiem institūcijām, Tā kā Tauta Latvijā, tāpēc es tagad mēģinu risināt, lūdzu Dievu un mēģinu meklēt cilvēkus, juristus, kas var palīdzēt atrisināt manu situāciju, jo, kā es teicu, es neesmu nogalinājis nevienu vecmāmiņu, un atbilde video īsā ir tāda, kad Agris prasa, kur es esmu, es šobrīd gatavojos atkal iet pie jums, tiklīdz es atrisināšu, sakārtošu šitos saucamos papīrus, Tauta Latvijā, tiklīdz es sakārtošu papīrus, es lūdzu Dievu, meklēju juristu, iet laiks, es netieku, kā saka, ārā no savas kūtiņas, jo es labprāt izlaistu riksi, šodien pat būtu ar baneriem, ar GoPro krūtīs un pie jums, un ar megafoniem, bet, katrā gadījumā ir jāsaprot, kad šobrīd es esmu, no pašvaldības, tur, var sakot, ir kašķis un ir jāatrisina viņš, Un lūk, tāpēc Tauta Latvijā atbilde Agrim ir, gatavojieties, gaidiet mani, ja tā būs Dieva griba, Dievs izkārtos, nenotiek tā kā es gribēju vienu dienu problēmas ar protokoliem, jau otrā dienā atrisināts un es atkal eju pie jums. Nē, visi iet lēni, atkal Dieva ziņā, Dieva laikā, jums ir kā Bībele saka, ka mats no galvas nenokritīs bez Dieva ziņas. Piekrītiet, mats, ja nenokritīs. Tad kā tad var šādu situāciju atrisināt, pats pa sevi nekādīgi. Tāpēc Tauta Latvijā gatavojieties, Jelgava, Pentekosti, visi šitie te kosti, sātanisti un visi dieva ienaidnieki, kas jūs esiet, jo tāpēc, kad šis Rižešķonoks kā tāds, kā lai pasaka, kā tāds vaukšķis, viņam pat dakival, es taču dzirdēju šis amen, ko Big Dog saka, to mazais, es taču vakar studijā visu dzirdēju, mazais vaukšķis visu akceptē, ko lielais saka. Tā kā Tauta Latvijā, lūdzam Dievu, gaidām, un kā jūs redzējāt,
man pagaidām pietika drosme un enerģija un visas lietas iet un runāt un darīt to, ko Dievs saka. Ja? Jo ja Bībele būtu teikts tikai tā, jūs tur vilki, avju drēbēs, ejiet, sludiniet, dariet, ja? un šito visu, un kur vēl te man šitas te, var sakot, draudzība ar visiem katoļiem, man vēl te pa starpu nāk prātā doma, kur Marks Incenbergs man no Alūksnes, draudz Alūksnē vēl kaut ko te teica, kur Pentekosti vēl bija kaut kādus ievilkuši katoļus, vēl te nesen kaut kāda sapulce mītiņš, kaut kas bija, īsāk sakot, tie ir totālākie katoļu draugi, katoļi ir sātanisti, dieva ienaidnieki, un pēc Bībeles visās atklāsmes grāmatas 18. nodaļas, un pēc kurām tur vecās derības grāmatām tā ir bābele, tie ir sātanisti, sātana dzimums, oģu dzimums, un tas ir no velna, tā kā Pentekosti, paciešaties, kamēr atrisināsim problēmiņas, un kad Dievs būs devis, tad atkal bļaušu jums ausī.